Rīgā ir daudz tukšas ēkas. Bet tāpat laikā ir daudz cilvēku un organizācijas, kuras meklē sev telpas. Līdz ar to es šodien atnācu uz vienu tādu vietu, kas kādreiz bija pakļaut nolemtībai, lai jums pastāstītu par organizāciju, kas tagad risina šo problēmu un dabū organizācijām telpas. Čau, Viestur! Čau, Edgar! Es pie tevis ciemos nāku. Pie manis? Labi, Viesturs gribēja, lai es viņam palīdzu uztaisīt video šodien. Viņš man teica, ka šeit var dabūt bezmaksas telpas. Varu pastāstīt par to? Mēs atrodamies Free Riga mājā. Free Riga ir tāda forša organizācija, kas Rīgā meklē telpas, kuras ir neapsaimniekotas, ir pamastas vai tukšas telpas, mājas. Un uzrunā šo saimniekus un saka, hei, tev stāv tukša māja, tā māja tur iet postālēnā garām. Davai, palaid mums priekšā, mēs to māju uzturēsim. Ja tu gribēsi, mēs izvāksimies, bet palaid mums iekšā bez īšas maksas, mēs tur darbos. Vēlāk Free Riga jau organizē cilvēkus, kas gribētu šajā mājā dzīvoties, darboties piesaist organizācijas. Šīs organizācijām kopīgi vienojas par kādām ikmēneša maksājumiem, kas tiek kā īres maksas, bet kas nav īres maksas, tā ir vienkārši kopējā kaklā nauda, kas tiek samest, lai māju uzturētu kārtīgi. Jā, lai uzturētu visu kārtīgi. Nopirkt papīru. Tajā skaitā nopirkt tos papīri, jā, un tam līdzīgi. Tas patīkamākais man rītīgi atnāca, ja manis kaut 1-2 nedēļas pēc tam, kas jau bija ievācis, sākām darboties. Tas brīdis, kad es sapratu, kāds ir tas komunas spēks, kas šeit apkārt. Šeit ir dažādas, pirmkārt, intereses, ir cilvēki, kas māk ar instrumentus gatavot, ir cilvēki, ir citas biedrības, kas nodarbojas ar dzīvnieku aizsardzību. Rekur tepat ir dzīvnieku brīvība. Čau, dzīvnieku brīvība. Čau. Atā dzīvnieku brīvība. Ir scenogrāfi, kas taisa skatuves, iekārtojums, dažādie mākslinieki, dažādas organizācijas, kurām tur sev palīdzēt, tev var gan no savām iemaņām, zināšanām palīdzēt. Tad bišķi ģimenes skatījums, ka tās pirmās nedēļas, kad šeit darbojas, strādā, katru dienu ir kāds, kurš gatavo ēst visai mājai. No vakar pagatavoju pusdienas. Tas man liekas, tas ir cool. Mēs aizējām sametam naudiņu, jā, atstājām tur par produktiem, bet katrs ņem tur ēriku, darbdienai visiem pa dienu forši paēst. Un vai tad cilvēki var arī dzīvot paši kā rezidenti vai obligāti ar organizāciju? Šajā konkrētā mājā mums nav cilvēki, kas dzīvo, bet ir citas mājas, kurās ir arī dzīvokļi un kurās cilvēki dzīvo arī. Šeit tik cik kādreiz Edžiņš atlūpst uz dīvānu pēc nakts video taisīšanas. Ik pa laikām vēl kāds cits random cilvēks ieklīst un kaut kur atlūst kādā 4 daudz dīvānu. Taisot šos video, es tās kaut kāds jau 5 reizes gulējis pa nakti. Tā, lai cilvēki saprot, kādas vēl ēkas konkrēti adreses. Ir Puškiņa, Turgeņeva ielā ir 2 mājas, ir Tallinas ielas kvartāla mājas. Tātad par Tallinas ielas kvartālu noteikti daudz ir dzirdējuši. Jā, tur noteikti daudz pasākumu. Un agrāk bija arī Dzirnava iela 27. Jā, pirms brītiņa bija Dzirnava iela, tā ir līgums, tagad beidzās īpašnieku. Vecrīgā ir kaut kur vēl kaut kāds, es visu nepārsinu. Lai kļūt par mājas biedru, pirmais īstenībā tiek uzdots jautājums, ko tu vari dot mājai, kāds ir tavs pienesums. Kopīgi kaut ko salabot, kaut ko izlaust, nolaust, noplēst veco, neglīto, atjaunot. Tātad, respektīvi, lai dzīvotu šeit, tāpatās vajag sniegt kaut kādu vērtību. Vienmēr jāsniedz vērtību. Jā, noteikti. Tas galvenais, ko šis koncepts tur, ka tu neesi vienkārši atnāc un izmanto, bet tu atnāc un dod. Kā tu šeit nonāci? Kā es šeit nonācu? Es pieteicos biedrībā Piedzīvuma gars. Mēs taisam šobrīd arī, lai cilvēki uzzina par šīm telpām. Tātad Gravity Room zāli palīdzēja nedaudz viņu atjaunot. Es tur esmu rīkojis pasākumus un šobrīd tur aktīvi gandrīz katru dienu tiek rīkots kaut kādi pasākumi, tur cilvēki vada deju nodarbības, dažādas impro teātris notiek. Un principā jebkurš arī, ja grib diezgan lētu, labu zāli, kurā var trenēties, dejot, mācīties, vadīt lekcijas, skatīties filmas, tad droši var nākt un rakstīt. Links būs aprakstā.